Sveiks, jaunieti! Vai tev ir bijusi sajūta, ka katra diena izstāsta vienādi? Tev ir darbs, skola, māja, telefons, sociālai tīkli, un tad atkal viss no jauna? Varbūt tu gribi pamēģināt kaut ko jaunu, satikt jaunus draugus, kā arī izkāpt ārā no komfortzonas? Tad impakts ir tieši tev. Es ticu, ka mēs katrs varam paveikt daudz laba tur, kur mēs katrs esam, bet iedomājieties, cik daudz vairāk laba mēs varētu paveikt, ja mēs sanākam visi kopā. Kāpēc piedalīties? Tu iepazīsi jaunus cilvēkus, iegūsi draugus, ar kuriem iespējams turpināsi draudzību arī pēc impakta. Un nē, tev nav jābūt ekstravertam, pietiek tikai ar vēlmi piedalīties un iesaistīties. Paklausīsimies, ko saka citi jaunieši, kas jau ir piedalījušies impaktā. Kas tev saistās ar impaktu? Man impakts saistās ar komunikāciju. Dievs, jaunieši un foršs laiks pavadīts. Man ar impaktu tagad saistās ļoti forši hudiji. Misija, zilā krāsa un jaunieši. Ar impaktu man saistās nodošanās, tāda sirsnīgas, dziļas lūkšanas un visdziļākais prieks, kāds ir atrodams šeit pasaulē. Kādēļ tu izvēlējies doties uz impaktu? Es gribēju izmēģināt kaut ko jaunu, izkāpt ārā savai komforta zonai. Es uz impaktu izvēlējos doties, jo pietiek sēdēt mājās. Es gribēju kalpot un izmantot savus talantus, muzicēšanu. Es izvēlējos doties uz impaktu jau 2020. gadā, tāpēc, ka man ļoti aizrāva šī doma par to, ka jaunieši sanāk kopā un kalpo Dievam. Šajā gadā man parādījās arī iespēja to izdarīt, un es atbraucu. Kas ir tava foršākā atmiņa piedzīvojums no impakta? Ēdiens, noteikti ēdiens, cilvēku komunikācija un foršas aktivitātes. Sestdienas spēļu vakars. Mana foršākā atmiņa gan jau, ka ir sestdienas pārgājiens, foršās sarunas, vakariņas un pusdienas, kuras bija ļoti, ļoti garšīgas. Pirmo reizi spēlēt dīvānus. Es esmu bijis impakta komandā, un līdz ar to es esmu piedzīvojis, kā Dievs manu raksturu, manu sirdi pārveidot caur impaktu. Es esmu piedzīvojis līdz asarām Dieva mīlestību, Dieva pacietību. Es atceros, ka mēs bijām komandā, tik daudz, kas jādara, un tāds stresiņš, bet Dievs deva vienkārši savu mieru, un es piedzīvoju, liekas, tik lielu Dieva žēlistību, ka viss beigās izdevās. Mēs organizējām ģimeņu skrējienu, un daudzi iepazina Dieva mīlestību. Nu ko, jaunieti? Ja tu esi noskaties līdz šim, tad impakts tiešām domās tev. Tāpēc ilgi nedomā un reģistrējies impaktam Ventspilī saite aprakstā. Tiekamies impaktā!